Par godu patriotisko svētku mēnesim mums top arī īpaša kūka, bagātināta ar tradīcijām. Biezpiena torte ar ķiršiem. Novembris ir mūsu valsts dzimšanas dienas mēnesis, un mums arī saistās ar dažādām svinībām, un mēs tiekamies ģimenēs un gatavojam arī kaut ko garšīgu. Un šodien es pagatavošu biezpienu torti. Mūsu kūku Latvijai sāksim gatavot ar smilšu mīklas pamatni. Vispirms būs vajadzīgi milti, 150 grami miltu, 100 grami sviesta, augsta no leduskapja, un to es sarīvēšu. Tā, un tad mēs liksim klāt cukuru. Šodien es izvēlējos lietot Jelgavas balto cukuru. Tas ir gatavots no Latvijā un Lietuvā audzētām cukurbietēm, ražots Lietuvā. Bet to pērkot mēs atbalstam arī mūsu cukurbiešu ražotājus. Cukuru man vajadzēs 50 gramu. Kādu šķipsniņu vaniļas cukura. Saberžam mīklu drupačiņās. Tajā brīdī, kad viss kļūst tāds kā rupjas jūras smiltis, un ir īstais brīdis likt klāt mazliet krējuma. Pievienojam 2 ēdamkarotes skābā krējuma. Tajā brīdī, kad mīkla saviļās vienā bumbā, tad viņa ir laba un gatava. Gatavo mīklas masu saviļam bumbiņā un izrolējam uz kūkas plātnes. Tagad ir jāsāk sildīt cepeškrāsnes uz 180 grādiem un jāliek cepties kādas 10-15 minūtes. Jāskatās, kā paliek tāda zeltaina brūna. Mīkla mums cepās, tagad ķersimies pie biezpiena pildījuma veidošanas. Biezpiens ir vajadzīgs mīksts. Šajā gadījumā nav pat tik svarīgi, lai tas būtu cik trekns vai vājpiena biezpiens. Dara visādi, galvenais, lai tas būtu diezgan mīksts. Un liekam klāt cukuru. Tāpat arī šoreiz ņemam Jelgavas balto smalko cukuru un liekam klāt 6 ēdamkarotes. Šī torte viņa ir īpatnēja ar to, ka sezonās ir dažādi variēti sastāvdaļas, bet biezpiens, putukrējums, cukurs, citrons un želatīns, tās ir tās obligātās sastāvdaļas, kas nemainās nevienā no reizēm. Citronu miziņas es mīlu ar saru otu izņemt no rīves. Man ir tāda burvīga koka karote, un es ar to sākšu biezpienu sastrādāt ar cukuru kopā. Tā man liekas, ka šādā veidā biezpienu apēd arī tie, kas varbūt ikdienā viņu ne tik ļoti mīl. Lūk, viņš tā kā sākumā ir tāds graudains, tāds kā mazliet pretojās. Mēs varam atstāt tagadiņu, lai viņš mazliet tā kā paslojās. Tad viņš būs mīkstāks un to kopējo blīvumu un tādu konsistenci varēs dabūt labāk, tad, kad viņš būs jau mazliet atslojies. Biezpiena masā iemaisām marmelādes gabaliņus. Persiks mums tātad dos šo dzelteno krāsu, tāpēc es izvēlējos marmelādes zaļas un sarkanas, lai būtu kopā tāds priecīgs un krāsains iespaids. Un uzbriedinām 3 karotes želatīnu vēsā pienā. Ielej drusciņu, samais, lai viņš sāk jau samitrināties. Un mums tā biezpiena masa putukrējuma būtu stingra, mēs varētu to sagriezt, tad mums būs vajadzīgs želatīns. Un tagad mēs to liksim katliņā un atstāsim, lai viņš mazliet tā kā sabriest. Šiet ir no persiki no kompota, bet ja jūs vēlaties, jūs variet arī izmantot svaigas persikas vai, piemēram, sezonā ir nektarīni. Laiks augļiem. Persiku kompota augļu gabaliņus un banānu iemaisām biezpiena masā. Kūku rotāsim ar ķiršu kompota želeju, kurai būs nepieciešams sula no kompota un 1 ēdamkarote uzbriedināta želatīna. Šo tagad mēs atstāsim uzbriest. Un to atlikušo mēs liksim uzvārīties. Uzvārām sīrupu un tajā izkausējam uzbriedušo želatīnu. Tagad es saputošu putukrējumu. Puslitrs putukrējuma, saldais krējums, 35%. Želatīns ir izkusis. Jāpieliek arī vaniļas cukurs klāt šeit. Un liesim klāt želatīnu un maisīsim. Ir svarīgi, ka želatīns ir gatavs vienā laikā ar putukrējumu. Kamēr jūs kausējat želatīnu uz plīts, tikmēr pa to laiku saputojat. Jo tagad, kad želatīns ir pievienots pie biezpiena masas, ir svarīgi to ātri savienot ar putukrējumu.
jo tas jau uzreiz sāks stingt un neļaus putukrējumam atslāņoties un atļaus saglabāt tās putas. Lejam tagad uz tās atdzesētās masas, uz tā atdzesētā cepuma masu lejam virsū. Nu tā, šis posms ir gatavs. Liekam kūku leduskapī uz vismaz 2 līdz 3 stundām. Biespiena masa ir sastingusi, ja jūs redzat, viņa ir tāda stingra. Tad var ņemt ķiršu ogas no kompatiņa. Viņām, protams, vajadzētu būt bez kauliņiem. Un liekam ogas virsū. Un tagad pārliejam pāri. Un tā kā būs tādās ļoti skaistās Latvijas karoga krāsās mums tortīte. Dzērvenes pudercukurā, kas varētu jauki izskatīties pa vidu, piedot šo te mūsu tortei tādu svinīgumu un Latvijas karoga krāsas. Re, cik skaista kūka mums sanākos par godu mūsu mīļajai Latvijai!